Nacionālo bruņoto spēku komandiera, kā var teikt, izteikumi par to, kad jāsamazina kritērija veselības un ir valsts aizsardzības dienestā jāiesauc arī sievietes. Es uzskatu, ka tas ir tieši pretējs rezultāts būs, tas ir kļūdaini. Es vienmēr esmu bijis par to, lai ir profesionāli, ļoti profesionāli, augsti apmācīta, tehniski aprīkota armija priekš tādas mazas valsts kā Latvija. Un arī, ja mēs ņemam vēsturi, ka kaujās izšķir tieši nevis cilvēku daudzums, bet tieši profesionalitāte, māksla, kara māksla un tehniskais aprīkojums. Šis apgalvojums, šis paziņojums ir tāds nopietns, vai kā tu to uzskati? Teiksim, mēs varētu, tad, teiksim, un kas esam mēs? Nu, es zinu, ka Latvija nav šādas spējas, lai dotu triecienus. Mums nav ne artilērija, ne raķešu artilērija, ne pretgaisa aizsardzības sistēmas. Mums nav nekā. Labdien, Arnold! Labdien, Raimond! Šajā raidījumā es gribētu tev parunāt par Latvijas drošības un aizsardzības jautājumiem. Un proti, pirms neilga laika NBS komandieris Pudāns tātad izteicās, ka iespējams būs jāsāk sieviešu iesaukums obligātajā dienestā, valsts aizsardzības dienestā. Cita starpā viņš arī minēja to, ka dažām kategorijām būs jāsamazina veselības prasības, veselības kritēriji. Nu, katrā gadījumā, manuprāt, tās nav diezgan labas ziņas. Tātad pirmkārt jautājums, protams, par to, ka arī NBS profesionāli militārajā dienestā sievietes ir dienējušas un arī dienēs turpmāk, bet profesionāls militārais dienests ir balstīts uz brīvprātības principu. Tātad cilvēks pats pieņem lēmumu kļūt par profesionālā militārā dienesta karavīru un virsnieku. Šajā gadījumā runa ir par obligātu iesaukumu valsts aizsardzības dienestā. Tātad otrs jautājums ir par to, kā ir jāsamazina šīs te prasības. Prasības veselībai, iespējams prasības kaut kādai psiholoģiskai sagatavotībai, tātad prasību līmenis ir jāsamazina, lai varētu rekrutēt cilvēkus. Arnold, man šie divi jautājumi tātad tev ir sekojuši. Pirmais, ko tas nozīmē, Arnold? Ko tas nozīmē? Kāpēc tiek tātad piedāvāt šādi risinājumi? Un otrkārt, kādas tam varētu būt sekas? Un, ja tu, teiksim, samazini prasības personāla sastāvam, tas taču nozīmē, ka normālos apstākļos šis personāla sastāvs netiktu rekrutēts. Tā vai citu iemeslu dēļ, veselības traucējumu dēļ, psiholoģisko traucējumu dēļ. Un, protams, atsevišķi jautājums par sievietēm valsts aizsardzības dienestā. Es domāju, mēs šodien ar tevi nekoncentrēsimies uz, teiksim, tām detaļām. Mēs esam ļoti daudz reizes runājuši par to, vai valsts aizsardzības dienests ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs. Mēs, principā, nolēmām ar tevi, ka tas nav vajadzīgs daudz un dažādu iemeslu dēļ. Ja? Plus, teiksim, vajag arī pieminēt to, ka tomēr valsts aizsardzības dienestā ir nepieciešama pirmkārt instruktori, kas 24/7 režīmā ir ar šiem te tātad valsts aizsardzības dienesta karavīriem. Otrkārt ir nepieciešama infrastruktūra, kur viņi vispār atrodās, kur viņi guļ, kur viņi ēd un tā tālāk. Ja. Tā ir tikai, teiksim, tāda neliela sadaļa no viss tā, ko mēs tev esam apsprieduši. Tātad, bet mans jautājums tev ir, Arnold, tātad sekojoši. Ja. Tātad, ko tas nozīmē, Arnold? Vai tas nozīmē to, ka vienkārši nav cilvēku? Jo varbūt nedaudz vēl ieskicējot, mēs tev runājām vairākas reizes par drausmīgo demogrāfijas situāciju Latvijā, par to, ka jau pagājušā gada beigās bija mazāk nekā 1000 jaundzimušo. Par to, ka bija negatīvs rekords, nedaudz vairāk par 12,000 gadu laikā visā Latvijā. Un tātad, kā tas saskan ar NBS un aizsardzības ministrijas plāniem, tātad veidot 31,000 lielus bruņotos spēkus, kur ietilpt profesionāls militārais dienests, zemesardze, valsts aizsardzības dienests un rezerves karavīri. Tātad, kā tas viss iet kopā? Drausmīgie, citu vārdu nevaru tātad lietot, drausmīgie demogrāfijas rādītāji,
beidzamai laikā it sevišķi, un šie te plāni, kur piedāvām vēl, tad tika minēts, ka katru gadu vajag apmācīt 4000 valsts aizsardzības dienesta karavīru. Tad, Arnold, kādi cēloņi tam visam? Kāpēc tas notiek? Kāpēc tas tiek vispār šis jautājums cilāts un kāds tam varētu būt sekas? Lūdzu. Jā, mēs esam vairāk kārt par to jau runājuši, un, kā var teikt, tā nav nekāda tāda nejaušība. Tā ir normāla situācija, kas saistīta ar mūsu demogrāfiju un arī par valsts aizsardzības dienestu, ka acīm redzot, mēs to zinām, ka trūks cilvēku, tad to, ko mēs esam runājuši jau iepriekš, kāpēc es uzskatīju, tu uzskatīji, ka tas nenesīs tos rezultātus, kādi ir gaidām no šī iesaukuma, jo tas ir obligātais iesaukums, tas nav uz brīvprātības principiem, un ir dažādi argumenti, kāpēc cilvēki citi izvairās, citi nepiesakās un tā tālāk, un arī vienkārši nepietiek cilvēku. Tad šī mūsu Nacionālo bruņoto spēku komandiera, kā var teikt, izteikumi par to, kad jāsamazina kritērija veselības un ir valsts aizsardzības dienestā jāiesauc arī sievietes. Es uzskatu, ka tas ir tieši pretējs rezultāts būs, tas ir kļūdaini, jo es vienmēr esmu bijis par to, lai ir profesionāli, ļoti profesionāli, augsti apmācīta, tehniski aprīkota armija priekš tādas mazas valsts kā Latvija. Jo mums, teiksim, un arī, ja mēs ņemam vēsturi, ka kaujās izšķir tieši nevis cilvēku daudzums, bet tieši profesionalitāte, māksla, kara māksla un tehniskais aprīkojums. Mēs varam skatīties Ukrainu. Kas tad iznīcina šos kaujas tehniku būtībā? Ne jau vienkārši karavīri, kas, teiksim, sēž ierakumos, ja, tad ir drona vienības, ja, teiksim, pretgaisa aizsardzības sistēmas, artilēristi, ja, tad tie ir tie galvenie, kas, būtībā galvenie, kas nosaka šo iznākumu, ja. Un tad būtībā atvēr šos neskaitāmos pretinieku uzbrukums, kuri, teiksim, netiek limitēti ar karavīru daudzumu, ar dzīvā spēku daudzumu, ja. Un priekš tādas mazas valsts kā mēs, teiksim, tas ir ļoti būtiski un ļoti vērā ņemams, ka arī šī demogrāfiskā situācija, tad mēs nevaram nodrošināt, un tas ir skaidri redzams šo valsts aizsardzības dienestu, ja. Tad ir jābūt profesionāliem cilvēkiem, profesionālai armijai uz brīvprātības principiem, teiksim, tad tie līdzekļi, kas, teiksim, tagad tiks izlietot, lai vēl iesaukt sievietes, apmācīt šie resursi, ja, es uzskatu, ka viņus vajadzētu novirzīt tieši tiem cilvēkiem, kas ir tendēti, kā militāri personas, kā karavīri, lai attīstītu šīs profesionālās iemaņas, attīstītu tehnisko aprīkojumu. Un tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs un nepieciešams, jo es uzskatu, ka tiek lieki izšķiest līdzekļi, kas nedod Dievs kaut kādam reālai kara situācijai vai kaut kādam iebrukumam Baltijas valstīs Latvijā, ja, ka tas dos attiecīgos rezultātus, jo mēs redzam, cik lieli dzīvie spēki tiek pazaudēti kara laukā Ukrainā, ja. Un būtībā ļoti daudz kaujas operācijās vienkārši iet bojā cilvēki, par to arī Ukrainas komandieri, eksperti ir teikuši, kad ir neveiksmīgas operācijas bijušas, ja, kurā ir zaudēti daudz cilvēku dzīvības. Ja. Tad prioritāte ir tieši tehniskam nodrošinājumam un profesionalitāte. Es vienmēr esmu bijis par to, un mēs, diemžēl, tērējam ļoti daudz līdzekļus un naudu pilnīgi nevajadzīgām lietām, kas mūsu spējas nestiprina, mūsu militārās spējas nestiprina. Tad cilvēki, kas atbild par šīm lietām, ja, es uzskatu, ir nekompetenti un vai
nav pieredzējuši, tas ir skaidrs, ka viņi nav pieredzējuši, tad ir nekompetents un vienkārši arī viņi negrib saprast un nav tendēti saprast, teiksim, šo reālo vajadzību, kāda ir nepieciešama mūsu militārajām spējām un kā ir jāorganizē mūsu valsts drošība, mūsu aizsardzība. Ja. Tad daudz pasākumu notiek tīri stihiski, daudz politiķu no dažādām politiskām partijām izsaka savus kaut kādas spriedumus, vēlmes, kur būtībā nav profesionāli, ja, ir vai uz emocijām, vai uz populismu balstīti. Un tā ir tā problēma. Mums jau visā valstī tā ir problēma, visās nozarēs. Ja. Birokrātija, populisms, korupcija un tā tālāk. Un kamēr nebūs, teiksim, profesionāli cilvēki un nesaskarsies un nedomās par realitāti, par reālu situāciju, ja, nemācīsies no kaut kādām, no citu valsts, kaut vai no šī Ukrainas kara pieredzes, ja, tikmēr nekas nebūs, ja, jo ir droši vien politisks uzstādījums, ja, kad ir vajadzīgs, nokomplektēt šo valsts aizsardzības dienestu, nepieciešama daudzumu cilvēkiem, neskatoties uz mūsu demogrāfisko situāciju, neskatoties uz cilvēku vēlmi vispār iestāties šajā valsts aizsardzības dienestā, jo daudzi vienkārši baidās no situācijas, kāda ir šodien, ja, un viņi negrib iet karot. Citi vienkārši veselības stāvokļa dēļ nav spējīgi, ja, un samazinot šo veselības slieksni, ja, pārbaudas slieksni, es domāju, ka tieši tiek novājināta mūsu drošība, jo es uzskatu, ka šis slieksnis būtu tieši otrādi, būtu jāpaceļ, jo jābūt ir veseliem, spēcīgiem, profesionāli apmācītiem cilvēkiem, lai iziet profesionālo sagatavotību, tad jābūt gan psihiski, gan fiziski veseliem cilvēkiem, ja, lai viņi varētu pildīt kaujas uzdevumus. Un tieši otrādi naudas līdzekļi, mūsu drošības budžeta līdzekļi, kas ir atvēlēti drošībai, jānovirz, lai papildinātu šīs spējas, ja, šīs profesionālās cilvēku spējas un arī tehniskās spējas. Tas ir tas galvenais. Un to, kad arī es dzirdēju pēdējos mūsu ekspertu, politiķu, nezinu, izteikumus, ja, kad ja notiksies kaut kāda sadursme, kad mēs būsim spējīgi atvairīt jebkuru uzbrukumu. Ja. Mani pārsteidza šādi, teiksim, tas bija pulkvedis, vēl militāra persona atvaļināt, kas to teica, ja, publiski, ja, masmēdijos, televīzijā. Es pilnīgi biju pārsteigts. Viņš lietoja vārdu mēs. Kā tu, Raimond, domā, ja cilvēks lieto vārdu mēs, ko tas nozīmē? Viņš nerunāja Latvijas, teiksim, Nacionāli bruņotie spēki, bet mēs zināsim, kad mums uzbruks, mēs dosim triecienu pa Krievijas, tūlīt nekavējoties atbildes triecienu pa Krievijas militārām bāzēm, pa komandu punktiem, pa dislokācijas vietām iznīcināsim. Es tā klausos viņu kā pulkvedu, un es nesaprotu, vai tiešām viņš ir normāls, viņš normāli runā, vai viņam tas ir tāds uzstādījums, ir to pateikt, lai nomierinātu cilvēkus šeit dzīvojošos. Ja? Kā tu, teiksim, uzskati, teiksim, ja, teiksim, notiktos, mēs daudz runājam par šo konfrontāciju, ja? Militārs iebrukums Baltijas valstīs, tā skaitā Latvijā, un mēs skaidri zinām, ka šī ir fronts līnija, ja tas notiktos. Un mēs daudz runājam par tām iespējamiem scenārijiem, un to runā arī militāri eksperti no daudzām valstīm, NATO eksperti runā, ja, un modulē šās situācijas, un no mums viens cilvēks, bijušais pulkvedis, man izlikās, ka viņš varbūt ir strateģiskās plānošanas kaut kādā departamentā NATO strādā, vai kur viņam ir informācija, kur mēs nezinām. Jā, jo būtībā informācija ir pieejama internetā, cik ir spējas, militārās spējas mūsu pretiniekiem potenciālās, cik ir NATO, viss tas ir pieejama informācija. Un arī šīs spēju stiprums, jā. Un mēs varam modulēt, un cilvēki to dara un modulē. Ja? Kā tu domā, ja tādu paziņojumu izsaka pulkvedis, ja?
militāra persona publiski izsaka ēterā Latvijas televīzijā, kad esiet mierīgi, ja mums uzbruks, mēs nekavējoties nākamā minūtē, dosim pretriecienu, viss iznīcināsim. Es tā, teiksim, domāju, šis apgalvojums, šis paziņojums ir tāds nopietns, vai kā tu to uzskati? Teiksim, mēs varētu, tad, teiksim, un kas esam mēs? Es zinu, ka Latvija nav šāda spējas, lai dot triecienus. Mums nav ne artilērija, ne raķešu artilērija, ne pretgaisa aizsardzības sistēmas. Mums nav nekā. Katrā gadījumā noslēgumā Arnolds domā, ka šeit viss ir atkarīgs no Amerikas Savienotām valstīm viņa nostājas. Mēs jau neskaitāmas reizes esam runājuši, ka 70% no NATO budžeta ir ASV, ka lielākā daļa no tām spējām, kas nav pat Eiropas NATO dalību valstīm, ir ASV, tātad gan strateģiskā izlūkošana, gan kosmosa izlūkošana, gan Starlink un tā tālāk. Ja. Protams, ka ir ļoti labi pateikt mēs. Ja. Zini, kā bija tāds smieklīgs teiciens, es tā speciāli nesaukšu tās divas tautas, bet apmēram vienai 200 miljoni, otrai 10. Ja. Viņš saka, ka kopā ar viņiem ir 210 miljoni. Apmēram, ja. Tāda pat neprasot tiem 200, vai viņi vispār taisās iesaistīties kaut kādā kara darbībā. Šeit, es domāju, tas ir divi momenti. Ja. Pirmkārt, ticība tam, ka mēs esam visi, ja, un ka Trumpa administrācija uzreiz tur nākamajā minūtē darīs to, ko viņš tur saka, kas noteikti tā nebūs. Un otrs, Arnold, viņi mierina sabiedrību tomēr. Saproti, sabiedrība, sevišķi tā sabiedrības daļa, kas vispār neinteresējās ne pa ko un kuri neseko nekam, viņiem būtu ļoti grūti tā kā mietu pa galvu, ka pēkšņi tas, ko tu saki, ka tas nav, vēl kaut kas nav. Ja. Tāpēc, protams, ka tiek mierināti, ka nebaidieties, mēs tur visu atrisināsim. Protams, zinot to, ko tu zini un es zinu, un to, ko tu saki par tām spējām, kuras mums nav, un tuvākā laikā nebūs. Ja. Ir pilnīgi skaidrs, ka šis vairāk, manuprāt, tāds mēģinājums vienkārši nomierināt sabiedrisko domu. Ja. Bet pašā noslēgumā, Arnold, man liekas, ir skaidrs to, ko tu teici, tu pilnīgi piekrīti. Cilvēku nav, jauni nedzimst, un tāpēc ir jāmeklē, kur tu to vari rekrutēt. Ja. Bet es domāju, ka tu ļoti labi zini, ja tev kaujas apstākļos ir cilvēku grupa, kuri fiziski neatbilst. Es nezinu, kuriem acis nerāda, kā vajag, ausis nedzird, kā vajag, kuriem problēmas, nezinu, ar dikciju, ja, kuri nevar normāli izteikties, un viņus visus iesauc. Ja. Manuprāt, tas apdraud vispār visu valsts drošību un aizsardzību, tāpēc, ka kritiskā situācijā ir skaidrs, ka šie cilvēki vienkārši, pirmkārt, viņi pašaizies bojā, gandrīz 100%, un otrkārt, viņi noteikti apdraudēs gan savus dienesta biedrus, gan kopējā kaujas uzdevumu izpildi. Tā kā, bet, kā tu saproti, kā tu bija tas teiciens, ka bada laikā velns ēd arī mušas, tātad cilvēku nav, jāēd mušas, neko tur nevar darīt. Tā kā turpināsim sekot situācijas attīstībai. Arnold, liels tev paldies par tavu viedokli. Uz redzēšanos.